Parunāsim nedaudz par ārstiem. Ārsti ir vajadzīgi, un bez viņiem ir grūti. Bez viņiem nekur. Bet manā bērnībā diezgan bieži vāca urīna analīzes, vāca kakas, visu kaut ko un sūtīja uz pārbaudēm, vai ar bērnu viss ir kārtībā. Es nezinu kā citiem, bet pēc 2 dakteriem 2 dažādās pilsētās es esmu novērojis vienu un to pašu tendenci. Visiem ir pofika. Es noteikti negribu nevienu mācīt strādāt. Viņiem noteikti zināms ir daudz labāk, kā vajag visu darīt, kā vajag pārbaudīt bērnu, cilvēku, bet dažreiz viņu pofigisms šokē. Mans paziņa nokrita no velosipēda un pārsit kājās ar diezgan lielu artēriju. Un tur vienmēr sakot uzpūtās liels maiss ar asinīm. Viņš zaudēja samaņu. Pie viņa pat ātrā palīdzība negribēja atbraukt. Man bērnam priekš hokeja ir nepieciešama pārbauda, lai pārbauda sirdī, pārbauda plaušas un tā tālāk. Tā vietā vienkārši no rīta mēs atnācām un mums iedeva cedelīti, kā ar mums viss ir kārtībā. Pārbaudīt neviens pat negrasījās. Es, protams, uzprasījos. Paprasīju, lai nosūta kaut ko uz kaut kurieni, kur to visu pārbaudīs. Nosūtījumu tagad izrakstīja. Izrakstīja nosūtījumu pārbaudīt asins. Viss. Ne sirdi, ne plaušas, ne acis, ne spiedienu, neko.